Jūrmalas slimnīcā ir tradīcija ik gadu sumināt 1000 jaundzimušo. Šonedēļ Daces un Ate ģimenē pasaulē nācis šā gada jubilārs. Mazais Toms ir otrais bērns ģimenē, un par savu vārdu viņam jāpateicas 3-gadīgajam brālim. Jūrmalnieku Daces un Ate ģimenei otrdienas pēcpusdienā pasaulē nācis veselīgs 3 kg un 140 gramus smags puisēns, kuram dots vārds Toms. Vai nāca grūti izdomāt, ja tas jau bija iepriekš jau izdomāts? Bija tā kā vairāk divu vārdi izdomāt. Viens bija Toms, viens bija Matīs. Tad brālim prasījām, viņš gribēja Tomiņu. Tad nāca Tomiņš. Vecāki gan ir mazliet apmūsuši no neparastās izrakstīšanas, bet mazulis mierīgi durs māmiņas rokās un pat nenojauš, ka ir šā gada jubilārs 1000. jaundzimušais Jūrmalas slimnīcā. Dace Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļā ir jau otro reizi, un tā nesot nejaušība. Mēs esam jūrmalnieki tīri, kur tad vēl citur brauks, ja ne Jūrmalā? Mēs jau vienu esam laiduši pasaulē šajā slimnīcā, ļoti patīkami šeit. Otra noteikti šeit, tikai Bulduru slimnīcā. Par mazā Toma nākšanu pasaulē priecājas arī 3-gadīgais brālis Edgars. Jā. Un tu gaidīji mazo brālīti? Jā. Ko tu darīsi ar brālīti? Mainīs pampējus. Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļā ikdienu piedzimst vismaz 4 mazuļi. Lai gan jaundzimušo skaits vēl ir mazāks nekā pirms 3 vai 4 gadiem, tendence ir mainījusies. Mēs ceram būt labāki nekā pagājušā gadā. Pagājušā gadā mums bija 1214 bērniņi. Varbūt mums izdosies šo ciparu pārspēt. Ja vidēji mums mēnesī dzimst 100 ar kaut ko bērniņu, 105, 110, vēl drusku laiciņš ir, jā. Dzemdību skaita ziņā Jūrmalas slimnīca pašlaik ieņem 3. vietu Latvijā. Par savu mazo dzimšanas vietu to izvēlas sievietes ne tikai no Jūrmalas, bet arī no Rīgas, Tukuma un citām pilsētām. Sandra Lietāne, Andris Spāns, TV Spektrs.